Sveiki, ar jums kopā ir Zelta Ziltiņas Laura un ar mani kopā grupa Translatori. Tātad, kā šodien jūties? Šodien es jūtos super, jo koncerts bija vienkārši ideāls, superīga pludmala. Superīga publika, superīgā vietā pie ceļsība un vienkārši ideāla balīte. Un kā publika dziedāja līdzi jūsu dziesmām un tā? Jā, es biju pārsteigts par to, ka visām dziesmām zināja vārdus līdzi un grupa Desolīdi izdarīja visu, ko varēja. Un koncerts tiešām bija unikāls ar to, ka mums piespēlēja dzīvā grupa un bija vienkārši ideāli un Džeki Malači turās veči Desolīdi. Jā, un tas ir tikai atsevišķām dziesmām viņa piespēlēja, ja? Tas ir vecajām? Tas ir tā, ka grupa Desolīdi mums piespēlēja tām dziesmām, kuras jau pašas par sevi ir ļoti roķīgas, un viņas jau bija, teiksim, tā savu nodzīvojušas, un šī bija tāda riktīgi laba odziņa priekš tieši šī te mūsu fināla tūris noslēdzošā koncerta. Jā, un jūs nesat šeit pirmo reizi, kuru gadu pēc kārtas jūs esat Fonofestā? Jā, pat cik Fonofests un arī Fono klubs ir tā kā mūsu mājas trase. Mēs šeit esam jau 3. gadu pēc kārtas un vienkārši var arī jūs, ka mēs šeit publikai patīkam un es ceru, ka mēs pat būsim arī šeit nākošu gadu. Jā, un par tām baumām mēs dzirdējām, ka šis ir jūsu pēdējais koncerts un taisnība, nav taisnība? Pa lielam, jā, Fonofestā bija mūsu tūres noslēdzošais koncerts, bet pat cik ir tik ļoti liela atsaucība. Mēs rudenī izbraukāsim vēl tās vietas, kurās mēs fināla tūras ietvaros nebijām, un līdz ar to sanāk tāda kā papildu tūre rudenī. Un starp citu par tevi pašu. Tu piedalījies šovā cīnītājs, ja? Un kā tev izdevās vispār šeit nokļūt? Kas tev atļauj šeit būt? Bija tā, ka bija jau domāts, ka nekas cits neatliks kā šo koncertu atcelt, bet pat cik Fonofesta rīkotāji brāļi bija tik ļoti neatlaidīgi. Viņi piezvanīja šo producentiem un pierunāja to, ka šeit var atbraukt. Un tikko mūsu koncerts ir beidzies un es jau sēžos mašīnā un mani veda atpakaļ. Tā kā skatieties šovu cīnītājs un līdz ko es nāku ārā, tā kā visi koncerti turpinās un būs balīts. Tāda viss vēl būs. Un ko tu vari novēlēt Fonofesta publikai un kā pavadīt šo laiku šeit? Ko tu vari teikt par to? Es varu pateikt tikai to, ka turieties, taupiet spēkus un tiešām spēks Fonofestā būs vajadzīgs, jo grupas ir tik foršas, ka vienkārši ir vajadzīga enerģija, lai šeit kārtīgi tusētos. Un es pilnīgi pārliecināts, ka tās grupas, kas šeit spēlē šovakar, spējas jums iedot tādu enerģijas lādiņu, lai pietiek visai naktī un rītdien visam rītam, visai dienai un vēl otrās dienas vakaram. Super, liels paldies tev! Tāda Translatori, Eģa, Laura. Paldies jums! Paldies!